Īpašas rūpes par savu novada viesiem sniedz arī Ilūgstes novada ļaudis. Ilūgstes novadā atrodas divas pilsētas – Ilūgste un Subate. Novads spēj pārsteigt ar savu dabas skaistumu, tādēļ novadā ir iespēja baudīt dabas daudzveidību. Mēs piedāvājam ļoti daudz radošas lietas. Tās ir radošās darbnīcas, kur katrs pats rada kaut kādu savu jauno vērtību, iegūst kaut ko jaunu. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu, man gribētos teikt, Latvijas vīnogu tēva Paula Sukatnieka muzeju, kas šobrīd ir tapis un kur var apskatīties, kā šis vīrs ir dzīvojis, ko viņš ir darījis, un arī apskatīties viņa vīnogu šķirnes. Mēs lepojamies ar mūsu pilskalnes Siguldiņu, kurā ir pasaku tēli, tur ir gan Sprīdītis, gan Lutausis, un šie tēli arī mēdz atdzīvoties un sagaidīt no kādas vietiņas, no aiz kāda celma vai lielāka koka apmeklētājus. Ilūgstes novads lepojas arī ar dabas parku Dvietes Paliene, kas ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā, kā arī ar to, ka saviem viesiem spēj piedāvāt plašas aktīvā turisma iespējas. Mēs piedāvājam velotūrisma taku, izjādes ar zirgiem, vizināšanos zirga karietē, un kur nu vēl mūsu jau visas Latvijas mērogā īstenībā izskanējusī Dvietes Paliene. Kad pavasarī ir pali, mums ir pašiem sava jūra. Un, protams, mēs lepojamies arī ar savām divām pilsētām. Tā ir Subate un tā ir Ilūgste, jo Subatē ir ļoti daudz skaistu ezeru. Subatē ir iespēja vizināties pa šo rāmajiem ezeriem ar laivām. Un Ilūgstē ir ļoti aktīva vasaras sezona, jo mums ir sava liela estrāde, kas aicina gan novada iedzīvotājus, gan arī Latvijas iedzīvotājus uz ļoti lieliem, skaistiem pasākumiem.